Linda, vai var vienā teikumā pateikt, ko tu teiktu pensionārai, kas domā, ka varbūt tiesiskums LV ir krāpšana? Nu, ja mēs noliekam uz tiem svaru kausiem, ja, to informāciju, ko mums sniedz Latvijas labākie advokāti, un pretī ir Evika Siliņa, kas vienkārši vienā vārdā saka, tur viss ir likumīgi. Kuram jūs vienkārši noticēsiet? Nu, šobrīd es neesmu no Siliņas dzirdējis absolūti nekādus argumentus, pamatotus, ja, ka tikai viss ir likumīgi. Ja. Un tad tiešām cilvēki iegulda savu laiku, savus resursus. Ja. Es esmu neskaitāmās pieprasījuma komisijās sēdējis kā vadītāji, kuri nākuši šeit pieprasījumi par oikiem, ja, kur vienkārši tā, ka matu ceļās stāvs, ko mēs tur dzirdam, nēsošas koģenerācijas stacijas, vēl tur kaut kas vesela virkni. Visiem ir skaidrs, ka tas ir bijis nelikumīgi. Ja. Arī vienā brīdī tie bija 88, 86 saimnes deputāti. Ja. Vienīgais, kas ērē šo visu pasākumu nost, ir vienotība. Nu, tiešām, mīļie cilvēki, ja jūs turpināt ticēt vienotību, saka, viss ir likumīgi, tad tur ir bijusi kaut kāda cita problēma, ja? Nevis tas, ka šī ir kaut kāda krāpnieciska schēma. Ja? Tā kā, nu, krāpšana ir iespējams un taisnība. Varbūt der, ņemot vērā, ka šīs tāda pirmā tāda lielā cīņa par tiesiskumu, ja, un par naudas atgūšanu konkrēti katram cilvēkam, kas ir pārmaksājis. Ja. Un šajā gadījumā katrs Latvijas iedzīvotājs pārmaksājis. Iespējams, jāļauj vienai daļai neticēt. Ja, bet tādā gadījumā, un es tiešām vēlu absolūti, ja, un es izdarīšu no savas puses visu, ja, lai šis te notiktu pēc iespējas ar pozitīvāku rezultātu, un tad kādam būs jākoš pirkstos. Ja. Iespējams, jā, bet skaidrs, katrs savas izvēles šī dzīvē izdara pats.